Svarīgākais ir krēslam ievērot, lai bērns, kas sēž, vai pieaugušais, kas sēž, lai celis ir saliekts 90 grādos. Sēžot pie galda, ir 90 grādi, 90 grādos elkons ir izliekts, nedrīkst būt pleciem uzrautiem augšā vai pārāk nokarājušie. Šie krēsli neskrāpē grīdu? Nē, nāc, es tev parādīšu. Tātad šeit ir tādas kā pēdiņas, peciņas pieskrūvētas, kuras ir gan klusas, gan ļoti izturīgas, viņas paši nedilst, un arī grīdu viņas neskrāpē. Un tieši tas pats attiec arī uz galdu. Galdam arī ir tieši tādas pats peciņas pieskrūvētas. Kā grīda netiks saskrāpēta, ja gadījumā ir jāstumda. Un ir arī atvilkne? Jā, protams, atvilkne ir ļoti liela, ļoti plaša. Atvilknes iekšpuse ir eļota. Un cik viegli nomainīt augstumu? No augstumu, lai krēslam nomainītu augstumu, to var izdarīt viens pats. Ir jāatskrūvē šīs 4 skrūves, 2 vienā pusē, 2 otrā pusē, un tad tādā līmenī, kurā ir vajadzīgs. Noliekam un pieskrūvējam. Un tieši tas pats attiec arī uz kāju balstu, arī noskrūvējam. Šeit 2 un pretējā pusē 2 skrūves vajadzīgā augstumā pamēram. Svarīgākais ir krēslam ievērot, lai bērns, kas sēž, vai pieaugušais, kas sēž, lai celis ir saliekts 90 grādos. Nedrīkst būt ne pa augstu, ne pa zemu, tad 90 grādi, tāpēc ir tas kāju balsts. Un savukārt galdam skrūvē šīs 2 skrūves vienā pusē, 2 skrūves otrā pusē, tad piemeklē to augstumu, kas ir nepieciešams. Šeit jāievēro, lai sēžot pie galda, ir 90 grādi, 90 grādos elkons ir izliekts, nedrīkst būt pleciem uzrautiem augšā vai pārāk nokarājušie. Tā, lai uzliek uz galda, 90 grādi ir un pieskrūvējam klāt atpakaļ.